Nu jā, nu labi. Tātad, es saprotu, Maiju, ka tu jau zini šīs te lietas, bet mēs izrunāsim tā raiti, un tad ieviņas Jā, sāksies, un tad, tāpat kaut ko zinu, kaut ko nezinu, tā kā, jā. protams, tā. Nu, tad mēs tagad, jā, esam pabeiguši diagonālo kvadrātiņu ar nepāra virsotnēm 1, 3, 5, 7. Un es arī ar to tad sākam parasti apmācību, jo tās ir tās zināmie skaitļi, ar kuriem var aprēķināt. Tātad diagonālais kvadrāts, tas ir kā mēs miedarbojamies ar sabiedrību, tātad kas ir vajadzīgs mums, lai mēs miedarbotos sabiedrību, varbūt kāds mums tā vajadzīgi pēc kaut kāda atbalsta sevi iekšējā vai otrādi, varbūt arī cilvēki vēršās un mums ir šis vajadzīgais resurss, tā kā, ko cilvēki no mums prasa. Nu, lūk, un principā šis te diagonālais kvadrāts, viņš arī parādās lielajā kvadrātā. Tādā brīdī būs arī lielajā kvadrātā, tur ir 2 kvadrāti, viens ir diagonālais, ko mēs pašā sākumā skatījāmies, kas ir tātad šīs te miedarbība, un otrais ir parastais kvadrātiņš, kas ir dzimtas spēks, ja? Un šo te virsotņu summas arī saskaitot, atkal sanāk viens skaists skaitlis, viena skaista enerģija, un caur to mēs varam saprast, kā tu mums miedarboties ar to sabiedrību, ja? Tas ir ziedlapiņa pa ziedlapiņai, tas ir viens, ko mēs izgājām, bet otrs vēl kopsumā, tā kā es saku, te var rēķināt daudz un dikti. Tātad, Daiga, tad es saprotu, tas pirmā, pusotrā, puspiekā, pusseptītā, tas ir jā, kā miedarboties, virsotņu summiņas. Mhm. Virsotņu summas tās būs. Jā, tam diagonālam kvadrātiņam, un tad viņš veidos Jā, atkal kaut kādu to vidējo summu, vidējo enerģiju, kas parādīs konkrēti atkal tabuliņā. Varēs viņu skatīties gan kā visu enerģiju atkal, jā, bet man ir tabuliņā atkal jau izrakstītas tās esencija, jā, uz jā. kurai vērst uzmanību. Jā, jo kā jau mēs runājam, tas diagonālais ar tām virsotnēm, nu tā ir tā miedarbība, uz iekšu un uz āru, kā mums tā informācija tas staigā, gan jaunā pieredze, gan potenciāls, gan apziņā, gan iepriekšējās astītes. Un tas viss ir, jo tomēr kaut kādā ziņā arī tā miedarbība, gan ar pagātni, ar tagadni, ar šobrīd, ja viss tā kā kopā viņš saplūst tādā kustībā, un līdz ar to tad saskaitot visas šīs te diagonālā kvadrāta virsotnes, kas ir nepāra cipari virsotnītes. Tas domāts, pirmā, trešā. Jā, jā, jā. Nu, lūk, un tad būs šī summa, tas ir 1. To mēs skatīsimies arī. Tālāk, šodien mēs skatīsimies iepriekš pieminēto garīgo kodolu un materiālo. Un vēl es jums jaunu lietiņu. Ir vēl var aprēķināt bērna potenciālu. Tas nozīmē, ka jūs bijāt mazi, tad mums bija iekšējais potenciāls. Viņš bija gan ar mīnuszīmi, varbūt gan ar pluszīmi. Kā nu mums tur katram tāda vēslīte izvēlējusies. Ir ļoti interesanti, jo tas arī ir svarīgs, vai bērnībā šis potenciāls tika aktivizēts un apmierināts vai nebija. Starp citu, to varēs tagad saviem bērniem tu paskatīties, kādas vērtības tev ielikt viņos, vai kā tev viņus tā kā atbalstīt, uzmundrināt, ko iedot, uz ko vērst uzmanību, ja? Ok, un kā to aprēt? Jā, tad mēs tiksim, tas būs Sev ļoti palika interesants. nepacietība. Jā, tas būs ļoti interesants moments. Un vēl ir otrs bērniņa gaismas potenciāls. Gan kā tevis, kā bērna gaismas potenciāls, ka tu biji maza, gan arī tā Jā, bērnu gaismas potenciāls. Un arī to es tev pastāstīšu, un arī ok. Ieviņai, ja, arī saviem bērniem. Viņi vienkārši visi lasās un rēķinās caur šo diagonālo kvadrātu, caur garīgo kodolu un caur materiālo, un līdz ar to tāpēc es paņēmu klāt drusciņu. Tātad, tad sāksim, tad vispirms pastāstīšu formulu garīgajam kodolam. Tātad garīgais kodols, tā ir kā pupa, mēs augam debesīs. Saskaita 7. virsotne plus 3. Tātad jaunā pieredze plus dzimšanas mēnesis. Tas ir tā, kā mēs augam no saknītēm uz galotni. Ja skatāmies, ka šis te kvadrāts ir koks, tad no saknēm uz augšu mēs augam. Bet es saku, kā pupa debesīs, kā koks debesīs.
Un līdz ar to tas ir garīgais kodols, tas ir tas gribas spēks, kas mūs virza, augt, tiekties, izzināt, saprast, attīstīties, mācīties, jā. Tā enerģija, kas šim garīgajam kodolam sanāk summā, viņu var skatīt arī ar mīnus un plus izpausmēm, jā, arī. Jo augot garīgi un attīstoties, mums jau varbūt arī šķēršļi iekšējie jāpārvar, jā. Līdz ar to viņi būs gan ar mīnus, gan ar plus izpausmēm arī. Jā, šī enerģija, tātad garīgais kodols. Tātad garīgais kodols, apakšiņa 7. virsotne, kas bija mūsu jaunā pieredze, plus mēnesis apziņas virsotne. Tas tā kā skaidrs, jā, uz augšu. Jā. Materiālais kodols, kā mēs ejam pa šo zemi, ar kādu enerģiju mēs ejam, kārtojam lietas, veicam savus darījumus. Viss, kas arī kā saistās tādu virzīšanos pa materiālo pasauli, pa zemi, atkal izdala atsevišķu enerģiju. Un tā iet saskaitot 5. virsotni, kas bija karmiskās pieredzes, un potenciālu. Tā tad atkal, jā, tad saulīte. Saulīte lec, saka, horizontālā, un tad tā ir horizontālā as, tad mūsu iešana pa zemi, ja? Ar kādu enerģiju mēs ejam. Tāpēc ir tas materiālais, tātad zeme, matērija. Un tur arī summā var būt, kad būs sanāks, varbūt gan plus izpausmes, gan mīnus izpausmes. Ja? Varbūt, jāskatās arī būs. Tā kā, tur, to mēs paskatīsimies katrai enerģijai, kas jums tur sanāk, ka jūs varēsiet atkal pāanalizēt. Ja? Lūk, interesanti, kad saskaita šo te 5. ja, to karmisko gada virsotni plus to potenciāli, ja, jo tomēr jau pa zemi ejot arī kaut kādas karmiskās lietas mums velkās līdzi, vai ne? Un tas potenciāls ir arī mums tāds verams visu laiku, it kā mūsos, starp citu, tas potenciāls mūsos ir iekšā piedzimstot, ja, bet vienkārši mēs daudz ko nezinām un neatveram. Ja, principā viņš, ja potenciāli pirmo to virsotnīti skatās dzimšanas datumu, viņš jau mūsos ir piedzimstot. Jautājums, cik mēs to apzināmies, cik mēs tam noticam, cik mēs izmantojam procentus no tā. Bet principā būtu tā, ka mums viņš vairs nav nekas ar to jādara. Tā, ja skatāmies, ja. Jāstrādā mums vairāk ir pie jaunās pieredzes, kas ir tā leja saknīte 7. virsotne. Ja, jo tas jau mums jaunais izaicinājums ir. Tas plus vēl mācības stundas nenokārtiet eksāmenu un astītes, kas ir karmiskās pieredzes. Tā kā, tā. Tik tā kā apmēram ir tev skaidrs, ja? Jā. Jā. Labi. Tā. Tātad garīgais kodols, kā jau es teicu, es tātad pirmo paņēmu garīgo kodolu, garīgais kodols, augam uz augšu. Tātad garīgā kodola enerģija sniedz padziļinātu izpratni par esošo stāvokli, kā mēs augam, tātad kāds mēs esam tagad, kāds mēs būsim, ar kādu gribas spēku mēs augsim, cik mums ir spēcīgs šis gribas spēks, ar kādu enerģiju viņš iet. Jā, tātad, tur es saku, tur varbūt gan mīnus, gan plus izpausmes. Es vienkārši atsevišķi vēlreiz ieliku materiālais kodols, tātad kā mēs ejam, kādā veidā ejam pa dzīvi. Ja, tad šis te materiālais, kā mēs ejam pa dzīvi, kā izpaužam sevi dažādās dzīves situācijās. Tātad finanses, darbs, attiecības, sarunas, izvēles, viss kaut kas, tas arī viss iederās pie materiālā kodola. Gribās teikt atkal tādu viens apkopu, liels lomas, uzvedības, un viss pārējais apkopojums. Jā, tātad šis materiālais kodols. Labi. Tā bija. Un tad sāksim ar matricu lēnām, pamazām mierīgi. Tātad, Maiņa, tava matrica. Materiālais kodols saskaitam 18 plus 6. Sanāk 24, tātad ar 6. enerģiju. Ja, tu ej pa matēriju, pa dzīvi. Principā var skatīties atkal visu enerģiju, attiecības, beznosacījuma mīlestība, izvēles, komunikācija, šaubas, skaistums, viss, kas tur kopā ir. Bet 6. enerģija, kā jau es teicu, 6. enerģijas raksturojošais vārds un degviela ir mīlestība, darīt visu, kur sirds, darīt visu, kas ir caur sirdi.
Jā, tas tāds atslēgas vārds mīlestība. Sastāja enerģija, jo šiem cilvēkiem jādara viss, kas iet caur sirdi, un tad viņiem viss veiksies. Nu, protams, būt saskaņā ar sevi un izdarīt izvēles. Un tātad tas stāvoklis, ja, ir tāds noteiktības iesaistīšanās stāvoklis. Tātad es esmu pašpietiekama, es pieņemu visu, kas notiek, es pieņemu šo dualitāti. Es varbūt redzu lietas, kad viņas rāda man tā, bet es redzu aizskatru, ka viņas tomēr ir citādi, ja. Bet te ir svarīgi arī par sevis pieņemšanu, par citu pieņemšanu. Nu, jā, par tādu, arī par izvēlēm, protams, ir, un par tādu, gribās teikt, arī tādu stingru lēmumu. Es vēl pataisīšu to sesto enerģiju bišku vaļā, ja man kaut kas iekrīt stāstot, aizejot plūsmā. Tā, sestā enerģija vēl ir, sestā čakra, kas ir trešās acis čakra, intuitīvais. Ja, tātad es redzu. Atslēgvārds, es redzu caur intuīciju, es redzu caur sirdi. Ja, sestās enerģijas tāds. Sestā čakra, trešās acis čakra, viņu sauc starp acīm tas punktiņš, ja, var pierakstīt. Es redzu intuitīvi, es redzu caur sirdi, es redzu patieso, ja, jo trešā aci redzēt patieso aizskadru, ja, kas notiek aiz skadra. Nu tālūk, noņemt tātad apkārtējo viedokli, ko par mani teiks, ko par mani padomās un tā tālāk. Jā, nu, un te ir tās plus un mīnus izpausmes, nu redzi, bet arī patstāvīgā par tiem partneriem, es nezinu, tas nav visiem, tāpēc es arī, nu tā, uz tām esencītēm izvilktām skatos, bet ne ļoti, jā, bet, nu, te bija ielikt tā, ka viņiem ir tas partnerība, jo visbiežāk tomēr tā partnerība atklājās, ka viņi nespēja tur īsti izdarīt izvēli. Neizlēmība, ko mēs jau runājām, nenoteiktība, jā, kad šaubas visu laiku. Bet, zini, ko es domāju par to pastāvīgi ideālā partneru meklēšanu? Man kaut kā radās asociācijas, teiks, ka es agrāk biju baigi tā, nu, tā kā vairāk melns un balss man, nu. Dualitāte ļoti tāda spēcīga. Jā, teiksim, tagad es cilvēks, teiksim, pilnīgi savādāk pieņem. Nu, es redzu uzreiz kā cauri, nu, kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, ja, un es nespēju ne apvainoties vai kaut ko tādu. Nu, jo, nu, es tā kā redzu aiz tās rīcības, ja kāpēc tas cilvēks tā rīkojas. Aizskadra vai ne? Aizskadra tu lasi. Jā, un līdz ar to es arī nevaru, nu, teiksim, apvainoties vai nu, un saprotu tā kā to cilvēku. Bet par to ideālu, es domāju vienkārši, ka man likās tā, ka es biju tāda, nu, ka es varēju ātri tā kā tiesāt, ja kāds izdara kaut ko nepareizi, tā nav pareizi, jā, nu, nu tāds pārspīlēts taisnīgums tā kā. Tas man tā kā liekas, varbūt ar to ideālu. Pārspīlētais taisnīgums arī, jo viņš tev ir, redzi, matricā, viņš tev ir dzimtas kvadrātā un viņš tev saknītē ir jaunajai pieredzēji. Tas 11-nieks, redzi, viņam saknītē 8-nieks, kas ir tā taisnības visu laiku tāda sajūta. 8-nieks tas ir, jā? 11. saknītē ir 8. enerģija, kas ir tā 8. ja, ka tur, nu, tā, tur vajag tā un šitā un ka pareizi un taisnīgi un tā. Un arī 5. skolotājs ar tāds pats bišķiņu čakarēb dažreiz. Bet tu esi esmu tā kā jau, man liekas, bišķiņu izgājis to skolu. Bet jā, agrāk tas bija tā izteikti. Un sešniekam tā ātrā apvainošanās vai pārlieku liels jūtīgums man, piemēram, ļoti bija. Es tagad man ar paudzi. Es arī biju daudz jūtu. Jā. Es joprojām tā jūtu, ka es jūtu cilvēkus, jā, nu tā. Bet tā, jā, apvainot, nu tā, kad uztver personīgi, tas agrāk man bija jāizteik, tagad es arī tā vairāk, nu, neaizķer vairāk, tā vajag izstrādāt kaut kādu karmiņu jau. Jā, tev vienkārši ir pieredze, jo tāpēc, ka sešnieks, nu viņš ir tāds neaizsargāts, viegli ievainojums, nu tāds maigumiņš, jo es, kad ar sešniekiem vispār esmu komunicējis, nu viņi ir tādi maigumiņi, nu tādi forši, nu tādi mīļuki maigumi, nu tādi forši cilvēki. Un līdz ar to, nu viņi ir tādi ievainojumi un tādi jūtīgi un jā. Bet interesanti, neprot glabāt noslēpumus, izstāstīs visiem gan savus, gan citus.
Tas Tas man pilnībā nav. nav pa Man maniem. arī nav, tas ir interesanti. Es tagad skatos. Tas ir interesanti, jā, es kaut kur vēl to biju redzējis, jo man ir tieši, vēl varbūt pat otra galējība, tā, ka, teiksim, ja man kā draudzene, jā, kaut ko izstāst, es nestāstīšu pat ne vīram, nevienam es nestāstīšu. Jā. Bet, tā kā, jā, bet, interesanti. Var jau būt, ka tas arī kaut kā kombinācijā ar citām enerģijām atkal nospēlē. Kā kaut kas, neatbilst. Jo, piemēram, kad es esmu runājis ar sestām enerģijām, jā, praksē arī saskārsies. Ļoti daudz atzīst to nepārliecinātību, to partnerību un to ievainojamību visu, bet to par tiem noslēpumiem man nekad neviens nav teicis un pieminējis. Acīm redzot, interesanti, ka tā īpašība ir, bet manā praksē un pieredzē, tā nav tas izskanējis kā būtiskākais. Ir daudz citas lietas, uz ko akcents ir. Tā ietekmība no citiem un tā sevis ķermeņa pieņemšana, nepieņemšana, tās lietas. Tas ir. Vēl sastai enerģija ir interesanti, ka viņiem ir jāatbrīvojas no pagātnēm, no veciem nokalpojušiem sakariem. Man ar šito arī bija drusciņi grūtības vispār. Atlaist vecos nokalpojošos sakars un atlaist pagātni. Es bieži vien kaut kā tomēr raudzījos atpakaļ un bišķiņi, tā kā saka, apzelēju tās pagātnes notikumus, cilvēkus, situācijas, kaut kā iestrēgu. Šitais drusciņi, tā kā, jo viņš traucē. Man tas arī bija, kādreiz. Jā, tās pozitīvās domas, tas jau tā, un prasīgums pret sevi. Redzi, tur tas ideālais cilvēks iekšā, prasīgums. Jā, pret sevi gan, Jo viņš ir ideālis, tātad viņš partneri, tas ir viens, bet otrs, ja ne partnerība, tad sev gan, un šito es arī sapratu. Un plus vēl sajūtās ir skolotājs, man arī sajūtās skolotājs, un tas ir riktīgi prasīgi pēc sevi, un apmēram tā, ja nesanāk, ja vajag izstrādāt visu līdz perfekcionismam, Un nekad nebūs perfektā. Un nekad nebūs, un tad tu visu laiku esi neapmierināts ar sevi, šitais man. Un šito iemācīties laist vieglumā, vienkārši palaist. Un ka es sev izvēlējos moto tādu, ka es daru vislabāko, ko es šobrīd varu, spēju un protu. Es vienkārši izdarīju vislabāko. Nē, bet zini, kā tur jau tā lieta, ka es tāpatām vienmēr tā esmu darījis un daru, bet vienalga, tas nav apmierināts, kaut vai tu esi darījis vislabāko. Jā, bet šita, tāda, bet zini kā, droši vien tas ir kaut ko ar sevis pieņemšanu arī ar kaut kādiem kompleksiem vai nav iekšā, kaut kāds nenovērtētais bērns vai kaut, varbūt tas arī tur jāpaskatās dziļāk, kas tas ir, tas ideālais. Jā, ja reizēm viņš tā kā, ja citus ne, tad sevi baigi tā kā, paņem, tādu, uz to perfekto būtu viss. Tālūk, labi, tad iesim tālāk nākamo tavu enerģiju, garīgais kodols. Tātad garīgais kodols kā pupa audz debesīs ar 16. enerģiju, no 11 un 5 ir 16. Tātad šitien man likās ļoti interesanti. Garīgā atmošanās, tas ir skaidrs, Šī enerģija, tā kā tu pat dzīvi, tātad garīgās atmošanās enerģija, tas man bija skaidrs viss, to mēs parunāsim. Bet atsakoties no lepnuma, tiek iegūta iekšējā brīvība. Man ir jautājums, vai tu esi sajūtas lepnumu sevī, lepnību? Es gribēju tā prasīt, kā tu saproti to vārdu lepnību? Lepnums. Tas ir, es tagad, kad es rakstīju pēc tās tabuliņas, ko Inesīte biedās, es pirmo reizi tā paskatījos, man likās, bet šitais pilnīgi no citas sērijas. Jo es to lepnumu, ja godīgi, nesapratu pati. Jo es šitajā kontekstā, tā man lepnums asociējas ar kaut ko tādu, ka tu, teiksim, esi lepns un citus neievēro vai kaut kā tam līdzīgi, bet tas jau te ir mīnusa, cilvēks jau vērtīja augstāk par citiem. Jā, zini kā? Tas ir kaut kas savu. Pareizi. Tagad es saprotu, laikam, ja es atsakos no tā te mīnusiņa, kas ir, ka es sevi vērtēju augstāk par citiem, uzskatu sevi par visu vareno, tad es iegūstu iekšējo brīvību. Tas lepnums ir, ka tu augstāk.
Bet Redzi, vai ja es tev ir atsakos no bijis tā tā, tev mīnusa, tas piemīt, ir, bet man jautājums tev piemīt, jo man 16. nav. nē, Ja man 9. liekas, ka nē. Zini kā, es tagad arī domāju, bet es arī, man 19. potenciālam saknītē, bet nu labi, es varbūt melošu, ka teikšu nekad, bet man liekas, ka man nav bijis tāda izteikta tendence, ka es vērtēju sevi augstāk par citiem. Nu, varbūt kādreiz bija jaunībā, tur darbā, kad es tur mani paaugstināju, ja, amatā, varbūt jā, ja godīgi jā. Tad varētu Nu, būt. varbūt, nē, teiksim, jā, protams, nevar teikt, ka pilnīgi nekad nevienā situācijā, kaut kad jau, kaut kādās situācijās noteikti ir tādas sajūtas bijušas, bet tā pa lielam, man liekas, man ir vairāk tas tur, ka es sev pa maz novērtēju. Tas, protams, ar ko tu sevi salīdzini, jā. Tā. Jā, zini kā, interesanti, tātad, tev tā augšana, garīga atmošanās būtībā ir tā, ka tu piedzīvo tā kā garīgus pārdzīvojumus dzīvē, kaut kādus notikumus, un tad caur tiem tev tiek mainīts skatījums uz to dzīvesveidu. Būtībā man gribās teikt, lai tu izaugtu, tev dzīvē ir jāmeklē, kā lai saka, jāmeklē, tā drosmīgi jāiet kaut kādos izaicinājumos, jaunajā. Jo tā garīga atmošanās, tas ir tas tornis, kad ir tā izvēle, ja es esmu gatavs augt un mainīties. Un es atceros, ka Inesīte stāstīja, ka tur tornis un pirms torņa ir tādām, tā kā saka, lietošanas vai ieejas noteikumi, kurus tu izlasi un piekrīti. Un tu vairs nevari viņus mainīt. Tas man ļoti patika, es to vienmēr atceros. Un vēl, mana pieredze rāda vēl pa 16. enerģiju, ka šī garīga atmošanās enerģija ir saistīta ar ķermeniskām praksēm. Kaut kā pēdējā laikā es esmu vērojis, ka tie cilvēki, kuriem ir gan iepriekšējās pieredzēs šis 16. Jā, karmiskajās, gan arī jaunajās pieredzēs, gan potenciālā, ja viņa neko nedara ar ķermeni, jo tornis, ķermenis ir tornis, templis. Ja neko nedara ar ķermeni, var sāksties fiziskās saslimšanas. Inesīte ar toreiz stāstīja par savu vīramātu, un mans piemērs ir par manu māmu, viņai karmiskajās pieredzēs 16. enerģija. Kāda atmoda viņai, 40. gadu cilvēkam, pilnīgi. Un viņa saprot, un viņa, protams, ka tie cilvēki darīja, kā mācēja, un principā ir viņai viss iekšā sabrucis, viņai asinsrites, sirdsdarbības, viss, kas vien var būt, jā. Viņai ir žultsakmeņi, nierakmeņi, tad visas emocijas, viss ir palicis iekšā. Tā, ja mēs skatāmies, lai gan viņa rožu vārdiem ārstēja cilvēkus, viņa dziedināja cilvēkus. Tā kā kaut kas viņai bija, vispār mums dzimtā kaut kas bija, tāds, bet viņa nestrādāja ar sevi tā kā, lai patis, viņa, zin kā, viņa visiem citiem aizrādīja un stāstīja, bet uz sevi to neatiecināja, Jā, un tad vēl, man bija tikšanās ar, man liekas, ka jums stāstīja, man bija tikšanās ar puisu, viņam 16. potenciālā, un viņam uz ķermeņa ir balti plankumi, ir tāda slimība, vai tāda ādas, pat nav slimība, tāda iedzimta, kur viņiem tādi balti pleķi, viņi nekad nenosauļojas. Pigments nav, Pigments, un viņam ir 16. dzimšanas datums, un tas man likās tik interesanti. Vienkārši es tev tagad stāstu, ja tev sanāk kādreiz dzīvē pavērot, šo 16. enerģiju. Tātad... Man ir, man kādreiz ir viena, es varu teikt, kā draudzene vecāka sieviete bijusi kaimiņiem, pat vēl šodien tikko man zvanīja nesen. Un viņai ir tiešām tie pārdzīvojumi. Visu laiku, tieši vairāk saistīt ar bērniem un mazbērniem un tā, un tad ar savu veselību. Lai gan viņa arī ir ļoti spēcīga, tā kā tu saki arī tev, māmie, viņa arī ir ļoti tāda, kas sevi ir visu laiku tā kā stutējusi uz kājām ar dabas līdzekļiem un medicīnām un tā. Bet arī ir kaut kas ir tā, kas tā kā, neļauj galīgi līdz tām debesīm uzspiekties. Jo, zin kā, tā enerģija, tur būtībā ir tāds cikliskums.
vat tev kaut kas tur iet, un tad tev pienāk tāds pārbaudījums, un tu saproti, vai nu tu tagad šito izrisini un sāc tā kā no jauna celties no nulles, vienalga no kaut kāds, bet vienkārši tu sāc darīt citādi. Bet šie cilvēki, kuriem tā kā tas ir apstājies, viņi nedara citādi, viņi turpina iet tālāk. Jā. Vat tas, un tāpēc viņiem ķermenī sāk krāties tā enerģija, tas viss. Nu, katrā ziņā šito var papētīt, ja? Šito var Man jāpapēta vēl Un vairāk. 16. enerģija tad ir arī viena no tām, ir arī viena no neērtajām enerģijām, ja? Tā kā viņai tev pašā, tad šī enerģija tev pašai visu laiku arī, tā kā, nu, iekšēji urdīs darīt, izzināt, saprast, iet, tā kā, nu, Jā. visu laiku kaut kā tev dzīvē Jā. liks tev iet uz priekšu, un tās negatīvās izpausmes, ja, piemēram, sāk dzīvē iestāties haoss kaut kādā, nu, vispār, vai kaut kādas situācijas nāk, vai nekontrolējams emocijas, vai kaut kas, nu, tad kaut kas tā kā īsti jāpārskat uzreiz, kur aug, kas tur tajā saknītē ir. Un zini, kas ir 16. enerģija, ir 7. Ja, vibrācija rinda, ja skatāmies. Tātad par līderību, tātad jāuzņemās kaut kādā brīdī par kaut ko atbildība tev. Un jākustās, jādara, jo 7. virzīšana, darīšana. 16. enerģija, ja, tad tas vilnis ir sākums. Ja tur kaut kas nenotiek, tad jāpastās. Un otrs, 16. enerģija 13 saknītē, transformācija, drosme, izlēmība, jā, riktīgi tādas jaudīgas. Iedomājies, tiem cilvēkiem jau gados, viņam jau tā dzīve ir grūta bijusi tajos gados, jā, kādas vēl transformācijas un pārmaiņas, viņš jau cilvēks laimīgs, ka viņš ir izgājis cauri savām pieredzēm, ja mēs jau te tagad drusciņi jau kaut ko savādāk saprotam. Un 16. enerģija ir tā, ka apzinātība tas ir viens, bet arī šeit un tagad būt. Arī, jāskatās, lai visu laiku tu esi šeit un tagad tāda apzinātība. Un te ir arī par attīrīšanu gan mājokļa, gan fiziskā ķermeņa. Arī atkal no tā vecā, kas velk atpakaļ. Un iet pa jauniem ceļiem. Tā kā, tur man ir bremzējās, jā. Bet tas ir saistīts ar 13. Jā, gribās, bet jā, es saprotu. Kaut kāda nepārliecinātība, bailīte un vēl kaut kas, un nav jau tik slikti tur, kur tu esi, jā. jā, normāli, komforts, protams. Jā, drošība, ja tā kā, jā, es vēl skatos, bet, tās pozitīvās izpausmes piesardzīgs, labsirdīgs, radošs, neatkarīgs, novērtē brīvību, dedzīgs, aizrautīgs, taču ir tevī šīs īpašības. Jā, tas izklausās pazīstami. Jā, un šiem cilvēkiem piemīt līdera enerģija, tātad viņi ir spējīgi arī vest aiz sevis cilvēkus, viņi redz pārmaiņu ceļu, iesaistās arī ikdienas lietās, patīk rekonstrukcijas, pārstruktūrēšanas, inovatīva pieeja, jo viņi jau ir tās atmodināšana, ja, tad viņš ar to savu enerģiju un šo visu tā kā atmodina pārējos ar savu darbību, rīcību, bet par cik viņi tev garīgajā, tad tev arī tā pārstruktūrēšanās, tās rekonstrukcijas sevī vai savā dzīvē apkārt, tā kā viss jau par to stāsta. Es vienkārši tos atslēgvārdus tev iedodu. Jā, bet jāapsasvēlēs, kas bija tas garīgā gribas spēks, kas virza augt un izzināt. Jā. Jā, gribēšana ir. Bet arī man gribās izzināt visu kaut ko, bet man atkal tā sajūta, ka es tā kā visu kaut kur iegrābjos, ja, un pēc tam tā līdz galam arī, neiegrīz, vai nepalieku kaut kādā vienā, ja, tai vietā. Zini kā, tā kā tev ir 11, arī tev tur izteikti
Ja, nu es tev, Jā, gan jau tev ir kaut kāds mazais plāniņš, kaut kā, nu, tomēr izvirz to savu prioritāti kaut kādu, un tad pārējos pakārto. ok. Tad tu neapjuksi. Zinu, kas bija bišķiņa atkāpšanās no Droši, tēmas. droši. Mēs pagājušajā runājām, ja, par to apakšējo. Jā. Un pēc tam pirms pašām beigām tu prasīji, cik mums tie gadi, un tad būs tā kā tagad 22 man, un es sapratu, kur tu skaties, ja tos gadus, un tas Ik pa sanāk, ka man 5, 40 jā, bija jā, tas jā. 11, ja? Mhm. Un man liekas, nu varbūt tas bija bišķiņ pirms 40 tās dzimšanas dienas. Nu, varbūt man vēl bija tikai 39 gadi, bet tad man bija tā izdegšana. Tā kā, man liekas, tas man rītīgi bija tā kā, nu, pārbaudījums, jo tad es rītīgi tā kā, es biju 7 mēnešus, tā kā mājās sēdēju un pārdomāju prioritātes jau, nu, tā kā tad man arī sākās visvairāk tā sevis iešana sevī un sakārtošana, bet, nu, jo 11 bija par to tur arī, nu, ka tu tās prioritātes, ja, nu, nespēji Jā, un ir tas, nolikt. Un man ir liekas, tas tas ir spēks, rītīgi un tu tā, viņu ka, visur. Un zini, kā jā, vēl rītīgi tā, lejā tā jaunā pieredzīte, kur 11, ja tie 40 gadi, mēs toreiz arī runājam, Ines, 40 gados ir tā, vai nu tu esi nostabilizējies un visu sapratis, vai neesi, un ja tu neesi, tev jā. sitīs visu laiku pa to jomu, un tev arī sanāk tas 11. Nu, vot, un man bija labās. sajūta, ka es dabūju to spērienu pa dibenu, jo es nebiju sapratusi tās savas prioritātes. Un ka man nolika vienkārši, nu, pasēd un padomā. Jā. Jā. Jo, zin kā, tas 5 gadu cikls, ja, nu, 0 līdz 5, viņš sākās augšā no apziņas, no 5, nu, augšā. Tu tā kā no 0 līdz 5 gadiem, tu ej līdz tai 16. enerģijā, un tad no 5 līdz 10 tu ej uz to 11. enerģiju. Tā viņš iet. Un Jā. no 0 līdz 5 tu esi tā kā mammas tajā, nu, telpā, ja, mammas tajā dzimtu, nu, tajā programmā, ne programmā, bet mammas tā kā tajā enerģētikā. Un tev no 16 līdz 11, kad tu ej jau tie 5 līdz 10 gadu, tu tā kā tēva enerģētikā ieej. Un tad ir jautājums, vai tev tēvs klātesošs vai nav. Vai viņš tev tur kaut ko... Tagad, nu, starp cik gadiem bija tēva enerģija? No 5 līdz 10 skatās, tā kā tā ir tēva laukā, ja? Un tad tev ir no tās garīgās atmošanās, ja? Cik tev tur mamīti iedevis, cik nav. Tu ej uz to spēka potenciālu, un te jautājums no 5 līdz 10 gadi, vai tev tēvs ir bijis klātesošs vai nav, vai tev ir atbalstījis vai nav, vai kaut ko iemācījis. Vai... Nu, man tētis nav nekad bijis īsti klātesošs. Viņš ir fiziski vienmēr bijis klātesošs, bet Es saprotu, bet ne tādā ziņā. Nē, garīgi, ne. Nu tā, ka mums nav tāda tuvas tās attiecības. Nu, viņš nekad nav mācījis kā izrādīt kaut savas jūtas vai kādu uzmanību vai kaut ko. Nu jā, un arī tad redzi kaut kā, varbūt tas arī nav palīdzējis tā kā, nu, tāds tēva atbalsts, sakārtot prioritātes, būt stabilai savā, jā. Man arī viņš fiziski bija, bet tā viņš nebija, un līdz ar to nav tā stabilitāte, un tev ir grūti sevi sakārtot, nostabilizēt, jā. Un tad tālāk arī mēs skatāmies, ja, pa tavu virsotnīti te, un tad tālāk ejam ik pa tām, redz, tā mazam posmiņam, ejam ik pa, tas, kas man te reku rakstās, ja, tai formuliņā, ik pa 5 gadi, te būs no 10 līdz 15, no 15 līdz 20, te 20 gados, principā, mums potenciāls tikai sāk darboties, ja, tāpēc teicu, ka bērniņam skatās citādi. Šito te formuliņu, jā, meitenes, es jums arī ielikšu to lītās, to kalkulātoru. Tev ir vai ne? Tev ir kalkulators no Inesītes, vai nav? Nē. Es tev iedošu linku uz kalkulātoru, es jums ielikšu, jā? Ok. Bet es ielikšu savu linku, kā es rēķinu, jā? Un tad parādīsies tās mazās bumbiņas, reku tās te. Zini, kā viņas veidojās? Šitās te virsotnes saskaitot rodās tas vidiņš. Jā, un tad tālāk skaties, tātad te būs no 20 līdz 25 gadi atkal, kur tu virzies, un šitā te tu līdz 80 gadi sanāk, un 80 gadi tu atkal sāc visu aklu no jauna matricā.
Tā kā tu vari, un bērniem tā skatāmies pa vecumu posmiem, ja? Tad, ja bērniņam ir 7 gadi, tad mēs viņu te skatāmies, uz ko viņš tur virzās, ja? Tādā ziņā. Tā, man vēl rāda 3 minūtes, bet nekas, ja pārtrauks, ja, tad es tur sasaivošu visu, ja? Jā. Labi, mēs izgājām, tad tev garīgu enerģiju, bišķi novirzījāmies, bet nekas. Jā. Tā, pagaid, materiālo mēs izrunājām tev materiālo. Jā, jā, izrunājām, sastā tev bija. Nu, un te ir tas diagonālais kvadrātiņš, tātad diagonālā kvadrāta visas virsotnītes, 4. enerģija sanāk, imperators, vara, stabilitāte, un te arī atklājās tas tēvs tev. Tātad sabiedrība no tevis gaida, un tev arī pašai, lai miedarbotos ar sabiedrību, ir vajadzīga šī imperatora tēva varas stabilitātes enerģija. To tev var dot vīrs vai vīrietis, vai tu pati vari, sevi stabilizēt. Tātad vajadzība pēc stabilitātes, labklājība, sievietēm vīriešu atbalsts. Ja? Un tikko mēs runājām tēva tēmu. Ir labi, ja vīrs tev var atbalstīt šo tēmu. Jā, te, kas nesu, to jūtas. Un tieši mēs runājam, ka tajā vecuma posmā tev, un iedomājies, cik tas interesanti, ka tieši sabiedrība un miedarboties sabiedrība, tev ir vajadzīgs tieši šī īpašība. Jā. Jo imperatora enerģija ir tā izvēle, stabilitāte, noteiktība, tāda, tūlīt paskatīsimies vēl, kamēr man nav atslēdzies, vēl pārliecinātība, neatkarīga, par sevi neatkarība, ja, kārtīgi, zini, ko grib, tāds riktīgi tāds. Tur jau tā pārliecinātība arī droši vien tas trūkums nāk no tā, vai ne? Jā. Jo, es teiktu, mēs esam tikuši tik tālu, ka, teiksim, man nav, nekāds aizvainojums vai kā, jo tas tur kāds tās, ja es sapratu, kāpēc tas teicis ir tāds, kāds viņš ir, un man droši vien vajadzēja to pieredzi, bet viens jau, ka tu saproti, kas no kurienes nāk, bet nav tik viegli pārslēgties, ja nav tā, ka uzreiz, tagad es kļuvu pārliecināt, ja es sapratu, no kurienes tas viss nāk. Jā. Jā, tā kā tev tā stabilitāte nepieciešama ir ļoti. Bet tad arī apzinātāk tā kā meklēt tā kā to, tieši no vīra vai kā tas Jā. Droši vien kaut kādā veidā forši tu viņam var arī, es nezinu, kādas jums attiecības, gan jau varbūt pajautāt viņa padomu, kā viņš uzklausa, kā viņam liekas, ja jūs tā nerunājat. Vai nav laika? Ir tēmas, par ko vairāk runāja, par ko mazāk. Jā, es saprotu. Jā. Tā, es tagad pastīšos, man vairs 40 sekundītis. Tā, diagonālais kvadrāts. Tagad es domāju, kā mēs, te man sākās sieva, kā es sievu patīšu tālāk. Ievai vēl, bet mēs nepaspēsim izrunāt bērnu potenciālu. Bet es tev izstāstīšu formulu, tev bērnu potenciālām. Kamēr pārlādīsies video, tu no savas pirmās virsotnes, no sava potenciālā, atņemsi 5. virsotni, tā karmiskā pieredze, kas ir. Jā. Tev būs 6 mīnus 18, un tev sanāks mīnus 12. Jā. Tātad tu esi piedzimusi un tev ir 12. enerģija mīnusā, kā bērnam bijusi. Izlasi, kamēr man pārlādēsies video.